Pirms 35 gadiem barikādēs cilvēks stājās plecu pie pleca, lai nosargātu mūsu valsti, lai cīnītos par mūsu valsts neatkarību. Šodien šeit Madonas pusē pie Dziesmu svētku skolas ir līdzīga sajūta. Ir ugunskurs, tieši tāds pats spēlgonis un sajūta, ka mēs esam, gribam un varam būt Latvija. Lai arī mēs runājam par to, ka 1991. gada barikādes bija nevardarbīga pretošanās, tā tomēr nebija bez upuriem. Un mums ir jāatcerās, ka bija cilvēki, kas bija vai nu kā nejauši garām gājēji, vai kas tiešām cīnījās, lai neieņemtu mūsu strateģiski nozīmīgās ēkas. Un, diemžēl, upurēja savu dzīvību, lai mēs varētu nosargāt to, kas mums ir svarīgs. Barikāžu pieminēšana, tā ir tā mūsu tautas vēsturiskā atmiņa, kas mūs stiprina, mūsu pašapziņu, ka varbūt pat bezcerīgās situācijās mēs varam sasniegt tos mērķus, par kuriem mēs sapņojam. Gan tas notika gan 18., 19., 20. gadā, un tas ir notika 91. gadā. Uz jautājumu, vai šodienas cilvēks būtu gatavs celties un iet, atbildes gan nekavējoties un pārliecinoši. Noteikti. Es pats noteikti. Jo tās ir tās vērtības, kāpēc mēs pastāvam kā latvietis, kā latviešu tauta, jo man ir svarīgi, ka savā valstī runāt savā valodā, pašam lemt, kā dzīvot. Un tas, kas varbūt mums neizdodas, tā ir mūsu paša problēma, kas ir jāmaina. Klātesošo atmiņas par barikāžu laiku katram ir savas, bet vienojošais ir apziņa par neatkarības nosargāšanu ar gara spēku, kura priekšā atkāpjas bailes un pretinieka pārspēks. Jaunie nezina vispārībā daudzas lietas, jā, un tāpēc jāpastāsta daudzi. Prasa, kā tur bija, jā, un es braucu no skolas, tā kā, jā, 9. klase tas bija, jā. Mēs bijām paši jaunākie, bija to bērns, jā, to visu pieredzēt dzīvē. Bail nemaz nebija, jā. Mums jau bija doma pavisam savādāka toreiz, ka būs vēl sliktāk. Mēs bijām 5 dienas, 19 atbraucam mājā. Kādas bija tās sajūtas? Baila nebija? Nē, baila nemaz. Tur pa dienu, kad lidojot lidmašīnas, tikai paskaties, uz kuru pusi viņš lido un viss. Kas bija tas, kas dzina uz turieni? Naids pret čekistiem, pret valdību. Naids radās, kad redzēja pa televizoru, kā paita tankiem lietotos cilvēku. Tāds naids bija, kā vairs bailes nebija, tikai atriebi bija tādā. Dalīšanās atmiņās turpinājās arī vakara gaitā. Dziesmu svētku skolā kopīgi cienājoties ar zupu un noskatoties filmu par Juri Potnieku. Man tajā laikā tas kaut kā sakrit arī tādu manu personīgu augšanu. Es biju ļoti jauns, man bija 18 gadi, es biju pirmā kursa medicīnas students. Un tas kaut kā gan likās tā pat ļoti pašsaprotami. Kaut kā tieši tajā brīdī pēc tā 13. janvāra manifestācijas, zinot, ka varbūt arī var nākt ar sapieru lāpstiņām vai ar stekiem vai ar šaujamiem. Bet tajā brīdī pilnīgi pārvērtās arī tā sajūta par to savu varēšanu. Precīzu janvāra barikāžu dalībnieku skaitu nosaukt nevar neviens. Pēc aptuvenām aplēsēm tie varēja būt līdz 50 000 cilvēku klātesot, taču domās, lūkšanās un ticībā te jau visa tauta. Man bija 11 gadi, un mana mamma aizbrauca uz barikādēm. Un viņa bija dežūrā tur pie Vecmilgrāvi, kad sākās šautavas. Un tas laiks no tā mirkļa, kad bija tā šaušanas un rādīja televīzijā, līdz mamma piezvanīja, ka viss ir kārtībā, bija garākās stundas manā mūžā, varētu teikt. Tas uztraukums, protams, man kā bērnam 11-gadīgam bija liels. Tādēļ arī šobrīd, dzīvojot zem mierīgām Latvijas debesīm, mēs nedrīkstam zaudēt modrību un apziņu, ja Latvijai draudi, es ceļos un eju. Mūsu uzdevums šodienas paaudzei ir atgādināt un runāt par to, ka brīvību mēs nevaram iegūt kā dāvanu. Brīvība ir jāizcīna, un izcīnot brīvību mums ir arī jārūpējas, lai mēs to nosargātu un atstātu nākamajām paaudzēm. Tas, kas jāatbild gan man, gan katram, ko mēs darīsim, kādā veidā tas notiks. Kaut kādā mērā jābūt tam gatavam. Kaut kādā ziņā uz to jautājumu es sev arī atbildējis ar tādu praktisku gatavību. Ir vīri, kas ir zemessardzē. Es vairāk to pats redzu kā medicīnas ziņā. Paldies Dievam, ļoti lēni, bet Latvijā notiek kaut kāda apmācība un gatavošanās tam, ko mēs ceram nepiedzīvot, bet kuram gatavam tomēr vajadzētu būt. Vēl tikai jāpiebilst, ka barikāžu atceres pasākumi notika visā Madonas novadā, tostarp Varakļānos. Sandra Zariņa, Andris Milnis, RTV.